Pozitīvus festivālam pievienojas Latelekom un grib zināt, kādus mūziķus tauta vēlas dzirdēt nākamajā vasarā. Jā, pēc tā klausula mums osiet to. Jā. Halo, pozitīvs klausās. Tātad es vēlējos pētāt, ko Rūģi jūs varat man ieteikt, ko es gribētu dzirdēt šogad pozitīvusā? Pagad, tev ir tā, ka tu nezini, kas ir tas, ko tu pat gribi redzēt tajā festivālā? Jā, jo tas, ko es esmu gribējis, jau esmu redzējusi. Nu, kas tas bija? Muse, Hurt. Bet tos jau visus var skatīties, man liekas, vēl. Taisnība, piekrītu. Nu, varbūt, lai šie brauc vēlreiz. Bet pagājušajā gadā tu Imagine Dragons redzēji, piemēram? Nē, to gan es neredzēju. To es ļoti gribēju redzēt. Nu, man liekas, ka Imagine Dragons varētu atbraukt vēlreiz. Tas, ja tev patika Hurts un Muse, man liekas, ka tas varētu būt uz Viļņu. Un zini, par ko es domāju? Es domāju par Killers. Jā. Man liekas, ka pozitīvs. To starp citu šodien neviens, kas ir ienācis šajā būdņā, nav teicis, bet man liekas, ka tieši Killers pozitīvs festivālā būtu pilnīgākais Killers. Nu, būtu jau labi, bet cilvēki jau bija vīlušies, vismaz koncertā. Bet ne jau par grupu. Nu, ne jau par grupu, tas gan jā. Par visām pārējām lietām. Nu, tieši tāpēc viņiem vajadzētu kaut kādu tādu labot, jā. Atspēlēšanos. Nu, skaidrs. Nu, tad šitā esam parunājuši. Esam gan. Cerēsim Muse vai Hurts vai Killers ieraudzīt pozitīvus ar nākamgad. Labi? Es arī ļoti ceru. Jā. Labi. Visu labu. Visu labu. Atā.